No ražotāja Pard Pantera EX 640 sērija. Mēs apskatīsimies ierīces funkcionalitāti, protams, specifikāciju un arī tas, kas ir iekšā kastē. Pats galvenais dosimies dabā, paskatīsimies, kāda ir tā izšķirtspēja, kādās distancēs mēs varam ar šo optiku strādāt. Tāpēc esam šeit, Premium Optics ar jums, lai jums būtu vienkāršāk izvēlēties sev piemērotāko optiku. Pardam manā skatījumā ir izdevies diezgan foršs noformējums iepakojumam. Tā ir ļoti svarīga lieta, ja tu pēc dārga ierīci, tad arī iepakojumam jābūt ir gana gaumīgam. Varam vaļā, skatāmies, kas mums šeit ir iekšā. Stingrs čehols, attaisāms ar 2 rāvējslēdzējiem vaļā. Piederumu nodalījumu, ļoti liela. Tā ir ļoti svarīga lieta, jo vienmēr ir līdz datu kabelis, papildus akumulators, varbūt vēl kādas lietas. Tad, jā, te mums ir akumulators, 3200 mAh ietilpība. Te mums arī ir neoprēna zeķīte, tā ir īstenībā laba lieta, lai mēs optiku no nokrišņiem pasargātu, arī no skrāpējumiem. Garantijas taloniņš, manuālis ar visu specifikāciju, ierīce tātad šāda te, okulāra gumija, piederuma kastīte, mikrošķiedes drāniņu, atslēdziņas, datu kabelītis C-type USB 2. Līdzināk arī vīveri un gredzeni lidojošie. Protams, tas, kas nāk līdzi, nebūs noteikti kādi ātrnoņemami gredzeni, ja, skrūvējumi ar skrūvēm. Katrā ziņā atdod šeit ir pareizā, es skatos kantains dzelzītis, un ja mums ir ierocis, kas ir tikai gaidas medībām, droši vien, ka mēs šos varam izmantot. Protams, jums ir viens ierocis, kur jāizmanto dzinēju medībām, gaidas medībām, jādomā droši vien būs par citiem kronšteiniem. Šeit mums pieskrojās klāt okulāra gumija. Manā skatījumā šī pieskrojuma iespēja ir vislabākā, pastāstīšu vēlāk kādēļ. Čeholiņš tātad šāds te, ko es redzu uzreiz, kad šeit nav paredzēta vieta kronšteinam. Tā kā droši vien, ja mēs liekam šeit kādu monolītu bloku ar ātri noņemamiem fiksatoriem, tad varētu būt, ka mēs tajā kastē viņu neieliksim iekšā. Skatāmies tālāk, ar ko tad šī ierīce ir interesanta. Tātad sērijā mums ir 2 optikas. Viena ir ar attālu mērītāju, otra bez attālu mērītāju. Tiem, kam ir zināmi savi attālumi, un attālumi varbūt nav tālāk pa 180-200 metriem, droši vien korekcija nav nepieciešama, mēs varam iztikt bez attāla mērītāja. Bet savukārt, ja mēs gribam šaut tālu, medīt tālu, izmantot balsko kalkulātoru, tad attāla mērītājs noteikti ir nepieciešams paslēpts lēcā. Jāsaka, ka 21. gadsimta optikām liekas, ka tas ir tāds foršākais risinājums, un man personīgi tas visvairāk patīk, kad optika ir brīva un bez kaut kādiem izcēlumiem. Protams, kad jāsaprot, ka to var izveidot tikai 50 mm objektīvā, jo mazākos objektīvos vienkārši fiziski tam nav vietas. Objektīvs mums ir ar f0,9 faktoru, oksatāms mums ir 59 un diametrs turpat 56. Tas mums dod, kā ražotājs norāda, 14 mK jūtību. Sensors šeit mums ir 640 un pikseļu izmērs 12 mikroni. Ja skatāmies ierīci no otras puses, tad šeit mums ir okulāra gumija. Okulāra gumija ir pieskrūvējama. Tas man šķiet ir viens no ērtākajiem risinājumiem, jo mēs varam medīt arī vasarā dienas laikā ar termooptiku. Mums nav nepieciešams šis te distanceris. Ja? Distanceris noteikti noder naktī, lai mums neizgaismo seju. Distanceris ar citu arī tāpatām ir atvēruma ventilācijai. Ja? Tas parūpēsies par to, lai mūsu okulārs tā nenoraso. Aiz okulāra mums ir ekrāns 2560 uz 2560 izšķirtspējā. Patīk tas, ka fokusētājs šeit mums ir izvietots tornīša kreisajā pusē. Nav nekāda grozāma gredzeni vai grozāmas podziņas pie objektīva. Asumu mēs regulējam šeit te sānos, kur mēs regulējam gaišumu, kontrastu un pie reizes mēs noregulējam arī asumu. Tad mums ir paslēpts akumulators 18650, tas, kas mums līdzināk komplektā, 3200 mAh ietilpībā. Te īstenībā šajā ierīcei arī iekšā ir iebūvētais akumulators, kas ir 5000 mAh ietilpībā. Tāds spogas, kur mēs varam mainīt režīmus krāsām, varam ierakstīt, izmantot attālu mērītāju. Ieslēgšanas poga ir sānos atsevišķi izdalīta, ieslēdzam, izslēdzam, un šeit mēs varam izslēgt ar ekrānu, lai mēs tūlītēji varētu ieslēgt. Un kas ir forši, kad ekrāna audzētājā nelēkā nekāda simboliņi, mums ir pilnībā tumšs ekrāns. Nu ko, dodamies uz lauku testiem un skatāmies, kāda ir mūsu izšķirtspēja, kāda ir mūsu jūtība un kādās distancēs tad mēs varam ar šo ierīci strādāt un cik tālu arī redzam trofeju. Ko esam atpakaļ? Jā, no tādiem augstiem testiem ziemas laikā. Rokas salst. Rokas salst, jā, mūsu uzticamajiem draugiem, dzīvniekiem no folija. Yeah. Jautājums tev, kaut kāda iespēja no tā, ko tu mēģināji? Korpus detaļas man patīk risinājumi. Es jau iepriekš pieminēju, ka man patīk, ka šis ir vāciņš noskrūvējums. Ja viņi nolauž, es jau pagooglēju internetā, tu var viņu pasūtīt un nav nekāda problēma. Baterijas vāciņš ļoti atsaucīgs ir, ja.
bieži vien atsevišķiem ražotājiem ir pārāk liela vītne vai neveiksmīgs tas pats korpusa veidols, ka tu lietas virsū nevar uzķert šķību vai kaut kā. Šis ir ļoti labi. Nu, kas man vēl ļoti pārsteidza, kad baterijas mēs pielādējam gan iekšējo, gan oriģinālo pārti bateriju, un mums vienkārši pa 3 stundām pat nenosēdām. Vispār necik, jā. Jā, tas tāds interesants, jā. Nu, pat tādām pārējām niansēm, protams, pie pogām jāpierod, jā, tad viņas ir tā kā ielikts korpusā, labā lieta, ka neķerās, bet, nu, Man bez cimdiem diezgan viegli bija saprast, jūs arī intuitīvi jau saprast. Man cimdiem bija tā, kad bišķiņ tā kā, bet arī, protams, ka tu jau atceries, ka tev te ir viss tā kā. Bet sanāk tā, ka bišķiņ varbūt vajadzētu lielāks iznesums, lai ar cimdiem, vieglāk aizķert vai kaut kādu pieskaties, jā. Bet, jautājums, ko tad mēs šeit ar viņu tā tīri daram, tad patiesībā tas attālu mērītājs un valstiskais kalkulators ir šeit, ja to mēs intensīvi izmantojam, tad tas ir izdalīts, jā. Principā mums šeit būtu tikai un vienīgi ierakstīšanas iespēja. Un to es domāju, ka te jau tā sataustot ar varbūt bieziem cimdiem var ieslēgt. Es nezinu, vai tas medībās kaut ko ietekmē. Tas varētu tev jautājums ir, jo viņam augšā deg šeit zila gaismiņa, kad filmē. Nu jā, filmē mirgoja viņa. Ne, viņa iedegās. Iedegās, jā. Nu jā, tas ir ar daudzām citām ierīcēm. Es zinu, ka agrākos laikos visām daudzām nakts optikām bija tāda problēma. Ne optikām, pat monokulāriem, pat analogās sistēmas, un tad tur vienkārši mazs melna izolācijas lentīte, punktiņš virsū, un tas arī viss, es domāju, ir tādi forši piešaušanas turnīši mazie uzlīmē virsū, un es domāju, ka no tā var tikt vaļā. Bet viņi īstenībā nav tik ļoti spilgti. Jā, tas nav. Nē, viņi spīd uz augšu. Jā. Ja viņi spīd uz seju, tad tā ir cita lieta, jā. Un starp citu, fokusā tāds arī diezgan forši bija tāds, diezgan ērti. Jā, viņš atsevišķi izdalīts, un tu neko citu tu nevar izdarīt, kā tikai noregulēt esamu, jā. Nu, un vēl viena lieta ir tas, kad īstenībā 56 mm diametrs, 50 fokusa attālums, 640 sensors. Nu, es teikšu, ka ir ļoti laba cena šim produktam. Zem 3000 dabūt šādā komplektācijā. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti labs piedāvājums. Viens no varbūt labākajiem tirgū. Tā kā šoreiz nav ko salīdzināt, nevienu pret otru, jo viņi ir vienādi, tāpēc te, diemžēl, nesanāks minēšanas spēle, jo tu uzreiz uzminēsi. Man paveicās. Šeit bija arī ļoti liels mitrums, augstums nāca virsū, krita migla virsū, ja, tā kā tur tādi. Bet tie nav slitākie apstākļi. Tādos apstākļos mednieks iet un medī ir arī tādi, kad ir ļoti liels vējš un ļoti liels mitrums, un pat arī migla mazas lietas. Skatāmies, aiziet. Nu tad 50 metros. Jā, viss ļoti skaisti. Man liekas arī ietevi. Ļoti skaisti, jā, ļoti skaisti. Tur patiesībā, ko es ievēroju, tur viņam ir tās kalibrēšanas metodas dažādas. Viņam ir metode, kas ir auto, smart un manuāli, un es tā konstatēju, ka tas auto vislabāk, bet tur varbūt tas jautājums ir, vai tas dzīvnieks ir silts vai augsts. Mūsu gadījumā viņi ir augsti. Un varbūt tur tas smart arī kaut kā savādāk strādā, bet tur regulēšanas iespējas ļoti daudz un dažādas. Mēs tā kā centāmies izvēlēties vislabākas. Jā, attēls ir pasakains un fantastisks. Šeit es redzu arī trofeju. Trofeju arī var redzēt. Jā, ļoti labi var redzēt, tur konkrētie trofeji aplausti, visi augšējie žuburi ir. Viss ir pilnīgi skaidrs. Jā, un cūkām arī var redzēt 50 metrus. Visas pupus, jā, var redzēt, ka kuilis ir kuilis, un ka bērnais skrien. Un mazais sivēns strīpainais velkās pa zāli, tā kā te nav ko komentēt, attēls ir precīzi labs un saprotams, jā. 9:00 vakarā bija, kad mēs to filmējām, jā. Tā kā tā bija nakts, jā, vakars. Tumšs bija, jā. Ir vēl arī, zinu, ka mums bija, ka parasti arī cilvēki saka, ka pa dienu citādāk bilde nekā naktī bilde citādāk ir. Šobrīd mēs esam naktī un sūdīgos laikapstākļos bez mazliet. Jā, es neteikšu, ka tie ir visslitākie laikapstākļi. Slitākie laikapstākļi, kad tiešām ritīgi lietas slīst. Vai arī īstenībā ļoti vējš arī spēcīgs, kas visu laiku dzesē, tas arī traucē. Bet te, augstuma migla, jā, mitrums ir diezgan liels, -8 grādi, jā. Mēs ar citu pieliekam klāt to screen screen no telefona kādu laikapstākļu. Nav tie slitākie laikapstākļi, tā kā... Ejam tālāk, tad uz 100 metriem. Jā, 100 metri. Ko mēs redzam, interesē ragi. Jā, ragus mēs redzam. Ragi jau tādi izplūduši ir. Var saprast, protams, ka īstenībā briedim tie ragi varbūt citā leņķī nedos stāvi. Bet arī, kas ir ļoti svarīgi, mēs to paraugu centāmies tieši izvietot pret meža fonu, jo uz meža fonu ragi principā pazūd. Bet 100 metros mēs viņus redzam, vai mēs viņus varam izvērtēt. Tur grūti pateikt, jā, tur. Bet šis arī tas skaitās tā kā sliktākais situācija. Sliktākā situācija, un arī vēl viens, tā teikt, tam folijam.
un tam sniegam ir ļoti minimāla temperatūras atšķirība. Un, teiksim, te ir tie vajadzīgi tie milikelvini, lai tad viņi parādītu, vai viņi jūt vai nejūt. Jo, principā, tas folijas asarot, tas, kas nāk no debesīm, un arī sniegs to pašu dara. Cita leņķi varbūt, un vienkārši kā tas nospēlē. Nu jā, bet arī pārējās arī tistās, 100 metros. Jā, vēl, teiksim, ja mazos plēsējus, ja tur, kā saka, mednieku kļūdas, jenots, lapsa un āpsis izskatās vienādi, te lapsē redz stāju, redz asti, viņi speciāli tā kā palikt iekšā dabiski tādās zālē ataugušā, ja, lai tad bišķiņ tā kā smadzeņu mežģis. Un tā arī redz gan pūpus, gan arī pūli var atpazīt. Jā. Tā kā, man liekas, ka 100 metros pilnībā ideāli, neko vairs nevar pateikt. Tur nekāds, jā. Jautājums ir jēgas palielinājumam, viņš strādā vai... Zināt, tas ir varbūt no šaušanas precizitātes viedokļa vairāk. Ja tev ir lielāks palielinājums, 15 kāršīgs, tas ir tā kā dienas optika. 3 līdz 12, ar trīnieku arī var trāpīt, teiksim, desmitniekā, ja gribās trāpīt kaut kur konkrēti, precīzāk tur, tad tas lielais palielinājums ir vajadzīgs. Šitien es, kad testēju viņu uz lauka, likās lielākā palielinājuma, bišķi vairāk tos žuburs varēja nojaust. Jautājums, kā mēs no atmiņas kartes pārnesam uz datoru, bet, es teikšu, šeit arī var pamanīt. Var jau sākt, tad ir 1, 2, 3. Var pamanīt, jā. Vai redzēt. 200 metri jau tāds jau pagrūtāk vajadzētu būt, bet es teiktu tā, ka... 200 metri, visiem var interesēt, vai var ieraudzīt ragus. Es teikšu tā, ņemot vērā to, kad es termooptikas spaidu, es nezinu, jau 11 gadus, mans bija tas viedoklis tāds, kad ar 50 mm objektīvu, 640 sensoru, 50 metros, tu vari nojaust, ka tur ir ragi, un vairāk tu neko nevari izsecināt, ja. Un tas arī viss, tā kā, šitien, man liekas, tas ļoti pierādās, ja, kad var redzēt ragi. Mums ir, ja, kādi ragi, grūti pateikt, ja. Tā kā tur, un arī vēl jau, protams, jāsaprot, ka termooptika nav domāta trofeju medībām. Tas ir Latvijas apstākļos, un dienas tumšajā laikā, ja, pilnīgi noteikti negribas sagādāt sev problēmas, ja. Un protams, kad trofeju medības, tas ir dienas medības, ja iet runa par brīžveidīgajiem, tad tā kā tā. Bet, tāpat interesanti paskatīties. Un te būs arī palielinājumā. Palielinājumā arī. Tajos 200 metriem bišķiņ sāk izplūst, es teiktu. Tā kā nedaudz izplūst. Bet to trofeju tāpatās nevar vairāk redzēt arī. Jā, tad kāds mums palielinājumiem šitien ir 7,4. Jā, un tur 3,7 augšā vai 7,4 visur ir? Visur ir 7,4, jā. Ok. Bet, ko es gribu piebilst uz bateriju? Jā. Pilna baterijas abas divas. Tas bija pārsteidzoši, jā. Es ceru, ka viņš tā kā pats saprot, ja, kad viņam tur tā baterija arī tagad skatoties, es ieslēdzu, paskatījos pilnu bateriju. Pilnīgi, apzīves pilns vēl prāt. Tā ir laba lieta, jā. Man patīk, kad ir tēmekļos integrētā baterija un maināmā baterija, jo bieži vien tā situācija ir tāda, kad, tev ziemas apstākļos var gadīties, kad ļoti strauji nokrīt baterija. Viņai tur ir tie 11%, mīnusiņi atdziest ļoti viņš, un tad ir viens kritiskais moments, kad viņi ir absolūti tukši, kamēr tu apmaini, ļoti iespējams nāk ārā tur kāds kuilīts un tā, bet tad tev ir rezerves baterija iekšā, ka tas ir ļoti labi lieta, jā. Tad tālāk, kas ir 300 metri? 300 metri, ļoti liela distance, jā. Tad sākotnējā palielinājumā patiesībā graudējums nav tak liels, tas arī droši vien, ka tā arī būs, tur viss ir izreikināts un par to visu padomāts, jā, var saprast siluetas, rūksis mums pazūda. Lapsa jau izskatās tāds pats kā jenots un āpsis. Ar to ir jārēķinās. Distance tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz 300 metros, lai vispār trāpītu. Tev ir tik ļoti labi atbalsta, vai kad tur jābūt labam tornim tiešām. Uz tādas trepes parasti tas ir praktiski grūti izdarāms, ja viņi ir kustīgi. Ko tu esi līdz kilometriem vaišā? Zemes nogulties smiltīs, ja. Jā, zeme nekustās. Un tad ir arī pa palielinājumiem salikts. Kad te, man liekas, bija 7,4, bija 2. Bet arī īstenībā tajā 7,4 palielinājumā diezgan laba bilde ir. Nav tā, ka... Tas ir 640 sensoru reiz 2 uztaisot digitālā palielinājumu. Ir ok. 640 sensoram sākās tieši, kad ir vairāk nekā 2 reizes palielinājums. Šitiem mums reizi 4, ja? Un tad te ir 14,8, jā. Un tad mēs redzam jau sākums. Tas saucamais Minecraft veidoties, ja? Teiksim, skatāmies uz buku vai, teiksim, uz tiem pašiem rukšiem, tad ir tāds moments, bet, teiksim, tas 14,8, ja es redzu, ka šai optikai, piemēram, ja gribās tālu šaut un precīzi šaut, tas var gadīties, ka palīdz. Bet, jā,
Es gribēju teikt, ka tā kvalitāte. 300 metros man interesē tas galējais palielinājums, kā viņš uzvedās. 3,7 reizes, jā, nu, saprotami, atpazīstami, 7,4 arī tāpatām. Un tad tas ir 14,8. Jā, 14 šitais ir seškārtīgs digitāls palielinājums. Jā, tie jau sākās, kad Minecrafts, jā. Bet Laikam nebija uzlicis lielāko. Lielākajā. Nu jā, tad jā. Bet es uzskatu labi ierīce par tādu cenu. Man liekas, ka tas ir ļoti labs piedāvājums, ka tu pirmkārtām viņam tas F09, es domāju, objektīva tas proporcija ļoti nospēlē. Tāpēc viņš tik jūtīgs ir un nekāda vaina, par to, kā ierīce kalpo pēc 2, 3, 4 vai 5 gadiem. To mēs tagad nevaram atbildēt, bet ļoti labs piedāvājums, ļoti daudz lietas, kas man patīk viņā, un arī attēls ir ļoti labs. Es saku vēlreiz uzsveru to, ka, teiksim, trofeja izvērtēšana, tas ir absolūti laikapstākļi, jā. Un tas ir tā kā man tagad vakar konkrēti viens zvanīja un saka, klausies, kaut kas nav ritīgi, baigā tā kā migla. Kaut kā attālu mērītājs tā kā nestrādā, un ar aci liekas, ka nav, bet īstenībā tas, kad augstums, tā kā kalnos, kad mainās temperatūra un migla ceļās vai krīt, tad tas arī spēlē lomu, tā kā tas ir tāds. Jo man liekas arī, ka tie iekārtā tā foršā lieta ir tā cena, man liekas. Tas ir tas, kas, man liekas, tā kā konkurē visvairāk viņā. Kad par tādu cenu tu dabūni 600 sensoru un 50 lēcu, kas savā ziņā arī parāda sevi, ka, ir kvalitīvi. Jā, viss kārtībā, un korpus kopā turās, un nekas nelido, un var medīt, un tad es saku, tas ir, tagad ļoti daudz, viss mainās ļoti strauji, un es no savas pieredzes varu pateikt, ka kādreiz tāds aparāts varēja maksāt, 2 reizes, 2,5 reizes dārgāk. Mūsu gadījumā te testējot, pa izturību runājot, baterija izturēja vislabāk, un nekas arī nenotikās. Vienīgais, kas man pieņemsim būtu, varbūt šis te, kas ir tā regulācija, varbūt bišķiņ kaut kā viņu uzlabot tieši varbūt no programmatūras ziņas, jo viņi ik pa laikam pārvāc. Bet kopumā bija ļoti ērti darboties, arī visas tās pogas, arī ātri piešāvos. Fokus bija forši, ka viņš ir diezgan arī stingrs, ka tu vari tā precīzi viņu uzlabot. Vēl viena svarīga lieta ir, ko mēs esam apņēmušies izdarīt, tad aizbraukt uz šautuvu. Jā, tad pašaut pa skrejošo, pašaut ar balsko, tāpatām arī uzliekot lielāku kalibru, pieņemsim, cik ļoti labi tur fokusētājs, fokus, pēc šāvienu vai nemainās, tā ir tāda lieta, tas ir tas fiziskais testiņš, tas ir tā kā uz priekšdienām, ka bišķi siltāks ārā paliek. Viss, ar Pardu Pantēra sēriju mēs esam tikuši galā, tad esam paskatījušies, kas mums līdz nāk komplektā, kāda viņa ir lietošanā, esam patestējuši uz siluetiem, uz izšķirtspēju savu viedokli par visiem risinājumiem, tāpatām vērtējumu, kā saka, pa iegūto rezultātu ieguldīt to cenu, tā kā tiekamies nākamajā reizītē. Ja tev ir kāds jautājums vēl plašāk par šo ierīci, un mēs arī varbūt varam izstāstīt vēl dažādas sīkumus, ko varbūt nepateicām videoklipā, tā kā dod ziņu. Sazinies ar mums un izvēlies vislabāko optiku. Ja nezinu, kā to izdarīt, sazinies ar Premium Optics. Mēs tev palīdzēsim. Čau.